Labdien, godājumie radioklausītāji! Sāksim šodien atkal raidījumu politiku skatuves un aizkulisēs, un mēs Radio Merkurs ēterā esam aicinājuši Valdi Krastiņu, diplomātu, un arī šobrīd arī politiskās partijas Visa Latvijā Tēvzemē brīvība LNK biedru, un mūs interesē arī tas, ka viņš ir cilvēks ar ārpolitisku pieredzi un pavisam nesen paviesojies Amerikas Savienotajās valstīs, kur, manuprāt, viņš ir pasmēlis jaunas iespaidas un jaunas sarunu biedrs un diskusiju biedrs, ar kuriem varbūt arī pārbaudījis tās savas atziņas, kuras mēs esam šeit dzirdējuši, un kaut ko jaunu noteikti arī mums varēs pastāstīt. Tā kā lūdzu, Valdi. Paldies! Es biju Savienotajās valstīs, un mans galvenais uzdevums bija, man bija intervija arī Štata televīzijā, un bija visādas uzstāšanās, un viņi man vaicāja, kāds ir jūsu mērķis, kad jūs šeit atbraucāt. Un es atbildēju, ka es atbraucu tādēļ, ka es vēlos, lai amerikāņi dzird par Ukrainu, no tiem cilvēkiem, kas ir tur tūmā. Jo amerikāņiem ir sava veidā labi, viņi jūtas pasargāt, viņiem ir 2 okeāni, Klusais okeāns, Atlantijas okeāns, viņi jūtas droši, viņi dzīvo ļoti mierīgi, viņiem viss ripo, viņa saimniecība ripo, viņa nacionālais produkts ir, es nezinu, cik reizes lielāks par Eiropas un Krievijas produktiem, tā kā viņi jūtas ļoti labi, viņi jūtas laimīgi un apmierināti. Es tiešām varu teikt, ka amerikāņi jūtas labi un dzīvo labi. Viņus drusku satrauc tas viss, ko es tur runāju un ko tur runāja arī mani kolēģi, kas bija no Polijas, no Ukrainas, no Igaunijas, no Lietuvas. Mēs tur mēģinājām par to runāt ļoti nopietni. Galvenais pasākums bija simpozijas universitātē, Viskonsinas universitātē, kur ir 12,000 studentu. Un varu tikai teikt, ka uzklausīja ļoti uzmanīgi, bija ļoti liels klausītāju pulks. Simpozijas turpinājās 2 dienas un bija ļoti daudz jautājumu. Piemēram, tāds jautājums man, Krastiņkungs, kāpēc jūs tik ļoti nīstat Krievus? Es saku, jūs esat galīgi pārpratus. Es nenīstu ne Krievus, ne Krieviju, bet es nīstu Sovietus un Puķinu, jo Puķins šim brīžām ir skaidri un gaiši nostājies uz nacismu ceļu. Viņš atkārto visu to pašu un runā un rīkojas to pašu, ko savā laikā darīja Hitlers. Es to visu esmu izbaudījis vienreiz jau. Un pamazām viņš ar vienu vairāk atkārto tās pašas tēzes, kuras atkārtoja doktors Goebbels slavenais, bēdīgi slavenais un citi nacismu teorētiķi. Būtībā tagad viss ir nostājies, es varētu teikt, manās acīs pilnīgi kaut kā ar kājām gaisā uz galvas. To Puķins ir nostādījis. Un par to runājot, amerikāņiem bija mutes vaļā, jo viņi jau pie šīm lietām pieiet. Jā, bet kā jūs ziniet, ka tur ir šie cilvēki, kas tur, ka tie ir Krievijas karavīri, kas tur, tie saucamie vietējie separātisti? Uz to es atbildēju, pirmām kārtām vajag paskatīties. Ir fotogrāfijas, skaidri un gaiši. Stāv šis separātistu atbalstītājs. Viņš tur savu ieroci tā, kā to dara profesionāli karavīri. Tādā veidā. Viņam ir tvēriens, viņš nemaz citādi nevar. Viņam kaklā ir vācu un franču komunikācijas ierīces. Viņš ir apģērbs vācu bruņuvesti. Droši vien, ka viņš ir Vācijā skolots. Ja vismaz katrā ziņā tajā vietā, ko uzcēla Rheinmetall par 120 miljoniem Krievijā. Speciāli šo te vīru skolāšanai. Mēs tagad baudām augļus no tā, ka... Ekonomiskās sadarbības ar Vāciju. Ekonomiskā sadarbība ar Vāciju. Kopīgs biznes, tā teikt. Jā, tas bija viens elegants biznes. Un tagad mēs tos augļus tagad baudām. Šie cilvēki ir izskoloti, izmācīti, apbruņoti, ieroči viņiem. Modernākās paudzes, trenažieru palīdzības, ka to sauc savādāk.
Ne trenažieris, bet tas ir principā tāds, kur cilvēki jau ar elektroniskiem līdzekļiem apmāca praktiski. Jā, lūk tā. Un tie stāv aiz muguras visiem un bīdi tur. Es arī Amerikas Savienotās valstīs runāju par to, ka man raugoties video ieraksts no Ukrainas, man pamazām ir izveidojusies pārliecība, droši vien tas nav nekāds jaunums, ka tur ir palaist vaļā kriminālie elementi un mafiozi elementi. Un aiz viņiem stāv Krievijas iesūtīties spēcdienestu karavīri. Tādā veidā tagad Puķins darbojās Ukrainā. Protams, ka viņš jau palaida arī attiecīgo lozungu Nova Rossija. Es domāju, ka tas ir ļoti zīmīgi. Tas ir tas, ko viņš vēlētos panākt, lai to pievieno Krievijai. Taču jūs to droši vien drošāk. Jo fakts jau ir, ka ja Ukraina nonāk rietumu ietekmes sfērā, tad no robežas līdz Maskavai ir 250 jūdzes. Tas nekas liels nav. Tā tas bija. Es tikai varu teikt tā, ka pamazām braucot vairāk kārtu gadu gaitā uz Savienotajām valstīm, es diezgan bieži viesies, man šķiet, ka šī bija kā 9. vai 10. reize. Un es to pieminu tādēļ, ka man ir izveidojies zināms priekšstats par amerikāņiem. Es domāju, ka Amerika ir vienīgā valsts pasaulē, kur tā saucamā integrācija notiek kolosāli ātri un automātiski. Es sastaptu cilvēks, kas atbraukuši 2 gadus atpakaļ, apmetušies uz dzīvi štatos, un viņi ir pilnīgi amerikanizējušies. Un arī man bija no universitātes piekomandēta palīdzi ar savu automašīnu studenti. Un viņi studējot vēsturi un esot čigānie, tā viņi man saka. Viņai tieši sejā tas nebija rakstīts, nebija šie tipiskie čigāneskie vibes, varbūt kaut ko varēja ieraudzīt. Es tā viņai prasīju, vai viņai kaut kādas problēmas šajā sakarībā, kaut gan zināju, kāda būs atbilde. Viņa teica, nē, pie mums etniskā izcelsmē nav nekādas nozīmes. Es esmu amerikānieti, un tas ir viss. Un ar to man pilnīgi pietiek. Es saku, kādēļ jūs dzīvojat šeit Amerikā? Viņa atbild, it is a free country. Un man ir jāpiekrīt, amerikāņi jūtas ļoti brīvi un jūtas ļoti labi. Ir, protams, amerikāņiem savas problēmas. Un problēmas ir tādas, ka viņi uzskata, ka Obama vilcinājis, nerīkojas pietiekoši izlēmīgi. Daudzos jautājumos tas neatiec tikai uz Ukrainu. Viņi uzskata, ka viņiem ir par daudz visādu tur uzraudzības ierīču, elektronisku, viņiem zinām un nezinām. Es domāju, ka tas viss ir izskaidrojums ar to, ka viņiem tas 11. septembris un uzbrukums ieved viņu šokā. Amerika bija šokā pēc tam. To es zinu. Es pēc tam tiku uz Amerikas Savienotām valstīm, tad es vairāk reiz braucu. Un pirms Obamas pārvēlēšanas viņš ko darīja? Bin Lādenu noķēra un tika galā ar viņu. Tas bija tas moments, kas izšķīra viennozīmīgi vēlēšanu rezultāta pārsvaru. Es nesaku, ka tāpēc uzvarēja, viņš jau pats arī daudz ko strādāja. Ja? Bet tas bija tas, kas nozīmē, ka šī pārvēlēšana būs. Man jāsaka godīgi, ka Obama kā orators man vienmēr atstāja lielu iespēju. Viņš ir ļoti zinošs. Ja viņa rīcība arī būtu tikpat apņēmīga, tad būtu labi. Bet tur ir vesela virkne iekšēji šķēršļi, kas ir politiski šķēršļi, kas ir ar partiju politiku saistīti. Tas nav tik vienkārši. Es te nedomāju, ka to vajadzētu iedziļināties speciāli. Protams, amerikāņiem ir milz parādi, to mēs visi zinām. Bet viņi no tā tikai profitē. Viņi pagaidām tur nekā nezaudē. Un dolāru iznīcināt vai kādā veidā nogrūst zemē, tas nav iespējams. Tu nepieļaus pirmām kārtām Amerikas lielākais saimnieks šim brīžam Ķīna.
Jo Ķīna ir lielākā Amerikas parāda turētāja, un ja dolārs nojuks, tad Ķīnai ir pilnīgs, es teiktu, vakars. Jo viņi zaudē ārkārtīgi milzīgas naudas summas. Tā kā tur tāda savstarpēja sakarība ir. Bet viņi tomēr mēģina nepārtraukt samazināt šīs amerikāņu dolāra rezerves un patērēt viņas. Piemēram, tā pašā Krimas projektā, kurš teikt, viņi Kerčs šaurumā būvēšot to tiltu un tam līdzīgi. Jā, to viņi var darīt, bet es domāju, ka parāds ir tik liels, summas ir tik milzīgas, ka tas nebūs tik vienkārši. Un es vēlreiz atkārtoju, amerikāņu un nacionālais gada koprodukts ir mērojams triljonos. Mums šeit Eiropā nav neviena valsts un neviena arī Eiropas Savienība ne tuvumā, kas varētu stāvēt. Es domāju, ka Amerikas Savienotās valsts piedzīvo zināmu atplaukumu un renesansi pēc banku krīzes. Kas viņus ļoti nervozē? Tā ir nevienlīdzība. Viņa neizpaužās tik krasi kā Latvijā, kur trešdaļa iedzīvotāji dzīvo zem nabadzības līmeņa. Bet amerikāņi vienmēr atkārto. Ar mani arī iepazīstoties, viņi saka tā, I'm one from the 99, es esmu viens no 99%. Tas nozīmē, es nepiederu pie 1%, kas patiesībā pārvalda Ameriku finansiālā ziņā. Es domāju, ka tas nākotnē draud ar nopietniem satricinājumiem. Bet pagaidām amerikāņi dzīvo tā, kā viņi dzīvo. Viņi ir ļoti draudzīgi, ļoti pretimnākuši. Jebkurās situācijās nepazīstami cilvēki lidostā, ar kuriem runājas, vai pazīstami cilvēki universitātē vai kādā citā štata televīzijā, visi viņi ir ļoti draudzīgi un ļoti laipni. Tas man uzkritis vairāk, jo atpakaļ lidojot ar Poļu aviosabiedrības lidmašīnu, es piedzīvoju vienaldzību ar tādu izturēšanos, kur vajadzēja drusku palīdzēt, jo man bija ļoti maz laika palicis, lai pārsēstos nākošā lidmašīnā Varšavā. Nekāda pretīm nākšana. Tas man ļoti pārsteidz, bet būtībā jau nav nekas jauns. Mēs paši tādi esam, jo mēs esam izdzīvojuši padomju okupāciju un uz mums tas gulstas virsū. Jo Amerikas Savienotajām valstīm viņu iedzīvotājiem ir tas labums, ka uz vienu pleciem negulstas vēsture. Mums šī vēsture Eiropā uz visiem gulstas ārkārtīgi smagi. Ar tiem indiāņiem jau viņi tur īpaši civilizēti neizrīkojās. Nē, nekādā gadījumā nē. Amerikaņi ir izdarījuši ārkārtīgi lielas un, es teiktu, necilvēcīgas lietas savā laikā. Bet es runāju par šodienas Ameriku. Viņus tas īpaši nenospiež, bet viņi dzīvo tā, kā viņi dzīvo. Tas ir viss, ko es varētu teikt par amerikāņiem tagad. Tagad vienu jautājumu pirms Ukrainas vēl. Kā tu skaties laika perspektīvā, kad tas brīvās tirdzniecības līgums, kas ar Kanādu šobrīd ir ratificēts, jau praktiski laikam iedarbināšanas stadijā abās pusēs, varētu būt ar Amerikas Savienotām valstīm? 3-4 gadi? Es domāju, tas ir apmēram tāds termiņš, ko tu nosauc. Tas var būt ļoti realistisks termiņš. Es domāju, ka amerikāņi šim brīžam ir pirmajā vietā pasaulē gāzes ražošanā, dabīgās gāzes iegūšanā. Viņi gatavojas arī sasniegt pirmo vietu pasaulē naftas ieguvē, un līdz ar to viņi būs ieguvuši tādu pārsvaru, kurš vispār nemaz nav lāga aprakstāms. Mūsu Straujums kundze, kura tur kaut ko tur darīja Savienotajās valstīs, viņa arī atzina, ka amerikāņi piedāvātā gāze ir lētāk par, nesalīdzinām lētāk par to, ko šeit mums ir jāpērk no Krievijas. Es domāju, ka tas ir Krievija. Tuvāk piegāde mums šeit un dārgāka gāze. Tas viss ir tieši tā. Bet šīs lietas attiecībā uz sašķidrināto gāzi jau šodien sašķidrinātā gāze ar piegādi un vispārējo būtu vismaz tajā pašā cenā
kā Krievijas piegādātā gāze. To jau kurš speciālists var pateikt, tikai to nevajag prasīt Gazprom vīriem, jo tie jau tūliņ sāk svilkt savu dziesmiņu. Vienalga, vai viņam ir krievu vai latviešu uzvārds. Es domāju, ka mēs esam laimīgi panākuši to mūsu 100% atkarību no Krievijas gāzes, ko Krievija vēlas. To viņi vēlas, un to viņi ir arī panākuši. Mūsu muļķības un neizdarības dēļ. Es pats esmu bijis vairākos simpozijos šeit Latvijā, kur ir piedāvāti risinājumi tam ļoti realistiski ar cipariem un skaitļiem un perspektīvām. Neviens uz to nav klausījies. Nē, mēs jau nevaram, neko, tā. Es domāju, ka Gazpromam ir tik ārkārtīgi spēcīgs lobijs Latvijas Saeimā. Tā ir jau, tā vairs nav maigā vara. Tā ir ļoti rupja vara, jā. Un, tā tas ir, tā mēs te dzīvojam. Tas ir tas, ja tagad mēs runājam par Ukrainu. Es domāju, ka Putinam nebūs nekāds cits izējas, ka viņam būs jāiebrūk Ukrainā. Domāju, ka viņa apstākļi uz viņu to piespiedīs. Un tad sāksies ļoti asiņains karš, jo mans ukraiņu kolēģis, ar kur es biju kopā tur šajā simpozijā, viņš teica, ka Ukrainas vēstniecībā Savienotajās valstīs un visās malās un Ukrainā, Ukraiņi ir gatavi visi tūdaļ grābt ieročus un stāties pretī. Es domāju, ka tas partizāņu kara ziņā Ukraiņi ir iegūši ārkārtīgi bargu skolu Otrā pasaules kara laikā, dažādās organizācijās, kuras nebūtu visas nav vienādas un vienādi pozitīvas, bet viņi ir iegūši labu skolojumu partizāņu kara ziņā, un gan viņi to pratīs likt lietā. Bet šī Ukraiņa dedzīgums un pārliecība par to, tā nav vienīgā tāda reize, kur es ar to sastapos, un es domāju, ka Putins ir izdarījis vienu ārkārtīgi nopietnu darbu. Ar to jau, ko viņš ir paveicis. Viņš būtībā ir izveidojis Ukraiņu nacionālo identitāti un šīs identitātes sajūtu. Kur nav obligāti dzimtās valodas identitāte. Bez šaubām. Ukraiņi visi ir divvalodīgi. Viņi runā abās valodās un viņiem nekādu problēmu tur nav. Viņi pie tā ir pieraduši. Tā kā viss tās runas par krievvalodīgo apspiešanu Ukrainā, tās ir absolūtās blēņas. Atļaušos pielikt tādu personīgu piezīmi. Man bijušie skolnieki dzīvo un strādā Ukraiņi. Dzīvo un strādā Ukrainā. Es zinu jau sen pirms tam, ka viņiem nekādu problēmu šajā ziņā nav. Viņi nesaprot mūsu krievu nostāju un tā tālāk. Jā, es atceros, ka Kijevā pavisam nesen pirms pāris gadiem vai 3 gadiem bija tikai 2 krievvalodīgās skolas, un tas bija tieši tāpēc, kad arī Ukrainā esošie krievvalodīgi, kuriem krievvaloda ir dzimtā, izvēlējās ukraiņu skolas. Un tad tur varbūt, teiksim, tiem biznesa cilvēkiem, tiem diplomātiem, citu valstu uzņēmumu pārstāvjiem, kuriem teiksim, te bija pagaidu darbs, tad tie arī mācījās šajās 2 vidusskolās. Lūk tā, tas ir zināmā mērā varbūt... Kijeva lielāka pilsēta par Rīgu. Jā, nesalīdzinām lielāka, jā. Un es gribētu varbūt to salīdzināt ar manu pieredzi Somijā, kur Somija jau nav draudzīga Zviedriem. Bet nestoties uz to, viņi sūta savus bērnus Zviedru skolās. Vidusskolā, jo, ja domāju par inteliģenci, jo viņi tur iemācās zviedru valodu un līdz ar to viņiem ir daudz ceļu vaļā. Varbūt tāpat tas zināmā mērā ir arī Ukrainā, tikai tur tas ir otrādi. Katrā ziņā runas par krievvalodīgo apspiešanu un ka viņi vēlas būt pie Krievijas un tā tālāk. Manā uzsverē viss Ukrainas krīzes pamatā ir sociālais konflikts.
Jo nevienlīdzība ienākumu ziņā ir neiedomājama. Un tas jau beigās kaut kur sāk spēlēt. Un to tak mēs redzējām, ja? Nu, Janukovičs jau... Jā, nu tā. Jā, izved uz Krieviju 34 miljārdus dolāru, ja saprotu pareizi. Jā, nu un es domāju, ka, ja mēs tagad te runājam un spriežam par to, ka tas sankcijas, ziniet, nav nekas pret Krieviju. Sankcijas manā uzturē ir vērstas pilnīgi pareizi. Viņas vērstas ir uz Putinam pietuvināto cilvēku kapitāliem, uz viņa eksistences iespējām, uz to, ka viņi nevar vairs brīvi braukāt, jo viņu, vajag tikai apskatīties. Lielākajai daļai pašam Putinam, kur dzīvo viņa meita un kur dzīvo, tas jau tā, viņa maz netaisās atpakaļ uz savu Krieviju. Un ja tagad to norobežo un ierobežo viņu pārvietošanās iespējas un konfiscē, vismaz iesaldē viņu kontus bankā, tas ir ārkārtīgi nopietns un sāpīgs solis. Jā, bet viņi vismaz elekts augšā jau vienus kontus aizsaldē, protams, tā ir sāpīga lieta, bet viņiem jau naudu, tu pats saproti, birst no gaisa. Jā. Nē, tas ir skaidrs, bet, es domāju, ka, ja kāds ir, kā Putins noguldījis 40 miljārdus ārzemju bankās, tad jau viņš to darīja, zināmā mērā mēģinot sev nodrošināt. Es nezinu, pret ko ar 40 miljārdiem var nodrošināt. Droši pret ļoti daudz ko. Kādai policija dzīvības apdraudējuma gadījumā vajag būt? Mēs jau arī zinām, ka vislielākās, teiksim, apdrošināšanas likmes ir dzīvības apdrošināšanai. Visnesautīgākai apdrošināšanai, nevis slimības, kur, teiksim, pēc tam izveseļojies un dzīvo tālāk. Lūk tā, tas būtu par šo tēmatu. Kas notiks tālāk Ukrainā? Es domāju, ka pastāv dažādas iespējas un dažādi varianti. Bet viens gan ir, un tā bija arī viena no manām pamattēzēm, kuru atbalstīja amerikāņi, zinoši amerikāņi, ka ja Putins tiks galā ar Ukrainu šādā vai tādā veidā, vairāk vai mazāk asiņainā veidā. Un kad viņš tiks galā, tad nākošais būs Latvija. Jo Latvija ir tomēr 26% etnisko krievu, un tas ir pietiekoši liels procents. Un daudzam jau nepatīk, ka par to runā, un varbūt arī par to daudz nevajag runāt, bet es domāju, ka jau šodien pastāv iespējas Latgalē, piemēram, sāk darboties maziem zaļajiem cilvēciņiem. Es neesmu pārliecināts par to, ka visi vietējie policisti un kārtības sargi būs pret viņiem. Nebūs. Mēs jau esam to redzējuši Ukrainā. Tie visi, kas mainīja tos savus, mainīja puses, respektīvi pārgāja pie separātistiem, visiem viņiem ir Ukrainas pass kabatā, viņi ir Ukrainas pilsoņi. Bet tas viņus netraucēja to uzdot un mierīgi nostāties Krievijas pusē. Es domāju, ka solījumi, kurus Putins deva Krimas iedzīvotājiem, redzams, ka viņi nevar piepildīties, viņiem vienkārši nav resursu. Jo kā arī nebūtu, kādi ienākumi arī nebūtu Krievijai, viņi nav ekonomiski nopietnas spēlētājs pasaules ārēnā. Un tādēļ Putina sapnis par Eirāzijas savienību, manuprāt, ir pilnīgi kaut kur izrauts no, es nezinu kā. Un es arī esmu klausījies Putina galvenos ideoloģiskos iedvesmotājus, ko viņi runā. Viņi runā absolūtas muļķības, kā jau es teicu, Gebelsa garā. Svētā Krievija, mums jāizstāv Krievijas intereses, vienalga, mēs esam vieni, mēs uzvarēsim. Es to visu, es jau varu tik atkārtot. Es esmu to dzirdējis. Tikai toreiz bļāvu nevis Rasija, bet bļāvu Heil Hitler. Kāda starpība? Jā. Deutschland liberalis vai jā, Rasija liberalis? Jā.
Tā tas bija savā laikā, un tā tas arī turpinājās tagad. Bet es gribēju teikt tā, ka mēs varam skatīties daudz un dažādi, bet arī Jāņa Bērziņa pētījumus, kas tagad teik presē vairāk vai mazāk atspoguļots par jaunām kara metodēm, parāda to, ka Krievijas šī politika Ukrainā vai agresija, mēs varam saukt viņu tiešākos vārdos, jā, tīpaši Krimā un arī Austrum Ukrainā, ir ļoti, ļoti daudz ko mācījusies, pielāgojusi, un mēs varam teikt labi vai slikti, bet katrā ziņā radoši no viņu mērķa viedokļa, ja? Tieši psiholoģiskā karās, kombinējot diplomātiskos, ekonomiskos, politiskos spiedienus, vismaz, ja mēs salīdzinām ar tādu gadījumu kā Gruzija. Jā, tātad ir jaunas kara metodes, kuras paredz veselu virkni lietu, un galvenais ir šis informatīvais karš, kurš ir mērķēts uz to bāzi pārliecināt, jā, civiliedzīvotāji, ja ne visus, tad lielu daļu par to, ka jāatbalsta ir tie, kas reāli principā ir iebrucēji. Jā, tieši par to iet runa. Jāiestāst, ka tu tiec apspiests un tev nav ne tas, un tikko tu nokļūsi Krievijas dižajā paspārnē, tā uzreiz tev būs viss. Būs tev haļāva, jā. Tas jau viss ir zināms. Un es domāju, ka melīgas propagandas ziņā Krievija ir sasniegusi pasaules rekordu tagad. Viņu informācijas kanāli melo ikdienā tā, ka vairs ausis nekust. Bet mēs jau varam apstīties ANO, tur tā, viņa pārstāvs arī nepārtraut kaut ko saka tādu, kas ir acīm redzami pretrunā realitātē. Ne, viņš jau arī pasaka kādas loģiskas argumentus, nav jau tā, ka tur būtu tikai sviests, bet ir acīm redzamas, teiksim, nostājas pamatā, teiksim, viedokļu pamatā, tādas lietas, kas ir acīm redzami krīt ārā. Bet viņi to mierīgi stāsta, un ir cilvēki, kuri varbūt savu pieredzi nekonfrontē ar tiem faktiem, jo viņiem šo faktu nav, vai ir atkal cilvēki, kur taisni viņa informācijas kanāls, vai viņiem tūs informācijas kanāls skatās, un tie attiecīgi arī, teiksim, gūst pavisam citu viedokli pēc šās lietas. Tas strādā. Tas ir tad, ja tev ir pašam sava informācija, ja tev ir pašam savu fakti, viņa interpretācija, tad tu vari sākt to visu šķirdāt. Jā, es arī gribētu pieminēt šeit atkal atgriezties nacistu situācijā. Savā laikā, kad sākās ebreju vajāšanas, tad bija Meijera preču nams Berlīnē, un to īpašnieku atrada iemestu kanālā, viņš pirms tam bija spīdzināts un nezinu kas. Un klāt gadījās ārzem žurnālists, nofotografēja un bija liels trecs. Un aizdrāzās pie doktora Gebels un prasīja, ko tagad mēs darīsim. Tāda preču nama Berlīnē vispārīgi nav. Un ņemiet vērā, ja kaut ko atkārto pietiekoši daudz reizes, tad ir vienmēr pietiekoši daudz cilvēku, kas tam tic. Es domāju, ka Krievi to ir ļoti labi atjēguši un turpina to tradīciju, kur, viņi jau sākotnēji sadarbojās koncentrācijas nometņē rīkošanā. Pirmās nometnes jau bija Krievijā, tad to pārņēma vācieši, tad viņi viens otru papildināja, apmainījās pieredzē. Lūk tā. Un arī apbruņojas. Mēs atceramies 30. un 20. gada beigas, taču sadarbības starp Vācijas Wehrmachtu un Krievijas sarkano armiju bija pietiekami liela. Viņi tanku divīzijas tur skoloja un rādīja, jo bija skaidrs, ka to Versaļas līgumu nevarēs izmainīt, ja nebūs vēl kāds spēks. Lūk, tā tieši tas ir, un es gribētu teikt, ka attiecībā uz Eiropas Savienību, kur te notik ļoti slavē. Es neko negribu slikti teikt par Eiropas Savienību, bet Eiropas Savienība ir tirgus laukums, kur notiek andele par to, cik kuram, kuram, bet politikas ziņā jau tagad viss ir atdots Savienoto Valstu ziņā. Kerijs braukā riņķī un uzstājas kā galvenais pārstāvis. Un Eiropa patiesībā ņemot vērā to,
ka Eiropā noteicošā loma ir Vācijai, būtībā mūs jau ir nodevusi. Viņi ne pirkstu nepakustinās un būs ar mieru mūs pārdot par lēcu virumu 1 un 2. Tas, respektīvi, es domāju, ka viņi jau to praktiski ir izdarījuši. Viņiem tikai biznesa intereses. Tu zini, ka viņiem tur tāds fēns kanclers ir, kas savā dzimšanas dienā pieņēma atkal Krievijas prezidentu. Jā, nu, lūk tā. Jā. Taisa gāzes vadus pa jūru, apējot Baltiju, Poliju. Vai tā nav skaisti? Es domāju, ka tie, kas tur jūsmo par Eiropas Savienības kaut kādu tur drošības vektoru vai tam līdzīgi, kurš nu mums kaut ko palīdzētu, tie ir rūgti maldās. Tur nekādu vektoru nav. Un man personīgi ir ļoti, es domāju, ka tie mūsu karavīri, kas ir apmācīti, un tie ir ļoti labi karavīri, kārtīgi cilvēki. Man pret viņiem ļoti liela cieņa ir. Bet viņi ir apmācīti kam citam. Viņi ir apmācīti līdzdalībās dažādās miera operācijās, bet ne jau valsts aizstāvībai. Tas tā starp citu. Un šajā ziņā, nu tagad es lasu arī presē. Un varbūt Afganistānā tur tā nopietnāk drusciņ bija tas kontinents. Tomēr, jā, tas, jā. Bet tas drusku nopietnāk. Jā, bet kara veids pavisam citāds. Protams. Skaidrs robežas. Jā. Skaidri redzams pretinieks. Jā, un šeit tā nav. Un te vienīgais, uz ko mēs varbūt zinām mērā būtu varējuši paļauties, būtu zemesardze, kur būtu pienācīgi apbruņoti, kuriem būtu viņa rīcībā gan gustavi pret tankiem, gan stingeri pret helikopteriem, kustīgas vienības, kuras bīdās šurp un turp. Bet mums to nolikvidēja šo iespēju dažādiem iemeslu dēļ. Es personīgi domāju, ka visvairāk politiķi baidījās no tā, ka kādu zemesardzes pulks varētu izspēlēt kādu ļaunu joku valsts iekšēnē. Nu kā 15. maijā savu. Jā, kaut ko tam līdzīgu, jo 15. maijā jau aizsargi to izdarīja. Un tādēļ tas ir nolikvidēts un egoistiski interešu dēļ mēs esam tagad patiesībā pilnīgi neaizsargāti. 5+7, tas ir 5 profesionāļi, ja nemaldos, armijā 1000 un 7 šobrīd zemesardzē. Nu, tas ir absolūti par maz, lai nerunātu vairāk, un ja tur arī atnāk 150 amerikāņi, tas nav nekas. Un vēl mums jāņem vērā ir tas, ko tu teici par to pašu pierobežu un tur austrumu galu. Jā, kā tur viss varētu būt par tiem policistiem, zemesargiem un arī, teiksim, robežsargiem, jā, tā kā, es nesaku visiem, pasarg Dievs, jā, bet viņu vidū var būt visādas maiņas, jā, un tur varbūt nevajadzētu vienā brīdī turpat būt masļinkiem, jā. Es tikai varu teikt gan to no pozitīvā viedokļa, ka Tautas frontes laikā, kad es braukāju Riņķī pa Latgali ļoti daudz, es esmu sastapis tur tik patriotiskus cilvēkus. Arī citautieši. Kuri bija daudz aktīvāki un dedzīgāki par mums šeit centrā. Tā kā tas nav tik vienkārši, bet Daugavpilī varētu mierīgi to nospēlēt. Tas mierīgi varētu aiziet un vēl šur tur citur. Bet par to labāk nerunāsim, nepiesauksim nelaimi, jo šādi mēģinājumi kaut kur Latgali atdalīt, es domāju, ka tie kaut kur jau virmo. Nu, kā teorija, teiksim, kā zināmas idejas sagatavošanas stadija un kā raksta, teiksim, eksperti, ka tā pirmā fāze gan Lietuvā, gan pie mums ir sākusies, bet mēs varētu būt ne tā stiprākā ķēdes vieta, vai ne? Nē, absolūti. Lietuva varētu būt stiprāka. Un ļoti interesants bija arī, teiksim, Igaunijas tāda militāra persona apgalvojums, kad, ja nu kaut kas, piemēram, Narvā, ja nemaldos, tur ir kā 90% citautieši, nevis Igauni, ja, tad viņiem ir speciāli sagatavotas tādas militāras vienības, kas varētu ātri sākuma stadijā, tur, teiksim, tādas zaļas cilvēciņas ar bez pazīšanās zīmēm, ātri vien nolikvidēt. Un tā tas varbūt jādara. Es ļoti šaubos, ka mums tāda ir. Vienkārši baiļu dēļ, jo mums visās valdības
visos valdības līmeņos, ministriju līmeņos ir ļoti daudz cilvēku, kur bezgalīgi baidās, kuriem ir vienmēr pie visa ir. Ja, bet tur jābūt tādam ātri reaģējošam korpusam, ja bruņoti cilvēki, maskās sagrāb, piemēram, banku, tam mēs zinām, ko darīt, ja? Bet ja sagrāb, teiksim, ciema izpildu komiteju un sāk runāt par referendumu, ciemata rīkošanu, ja? Kurā varētu piedalīties, kā ar šīs sarunas gaitā, kas bija ierakstīts ar Barkašovu un vienu separātistu līderi, sauksim viņu tā Zolīdu, separātistu līderi, kurš saka, mēs nevaram tik ātri ar to referendumu sarīkot. Viņš saka, ja Barkašovam, kas ir tur Krievijas tāda nacionālisti vai fašisti, kas sauciet kā gribat, ja, līderi, viņš saka, bet nevajag. Anketas aizpild. Nevajag. Uztais paraugu demonstrējumu, ka cilvēki nāk un parakstās. Noteikti tur būs cilvēki, kas parakstīsies, ka tieši tā viņi grib un arī noievēlētīs biļeteni. Tāda arī atradīsies. Ne par to iet runa. Jā, diemžēl Latvijā ir daudz aizmirsuši, kāds bija padomu laiks. Un labprāt atceras to visu. Vai toreiz bija des un šņabis un nezinu kas, bilēti. Vispār jau viņi ir aizmirsuši, kas bija negatīvs un tas viņiem ir palicis. Tā kā mūsu situācija ir, Latvija ir ļoti apdraudēta, un ja mēs paši nebūsim saprātīgi, tad te tagad vairāk nav kur runāt. Es domāju, kā Ždanok jau pateica, ar pretiniekiem nav kur runāt. Jā, bet Rafānos viņas palīgs vēl runājuši vakar. Jā. Ko mēs varam teikt? Danokas kundzei mēs varam novēlēt, lai viņai, teiksim, tā konkurence ar saskaņas centru veiktos tā, kā varētu veikties. Ja? Tās ir viņu pašu lietas, bet mēs no savas puses Danokas kundzi absolūti neatbalstam un uzskatām, ka viņas rīcība arī Krimas notikuma gaitā parādīja pavisam citu. Absolūti, tā ir cita mentalitāte. Es teiktu, Latvijai izteikti naidīga mentalitāte. Interfronte, kas ir vienmēr uzskatījusi mūs par PSRS un daļu un viss. Tieši tā. Nelaime bija tādi, ka savā laikā mums, tas respektīvi Rīgā, visvairāk sabrauc iekšā ierēģi un dažādu veidu valdītāji, pārvaldītāji, virsnieki, čekisti un nezinu kas, kuri uzskatīja, ka viņi kungi. Un tā viņi izturējās, un tā viņi domā arī vēl šodien, un viņi jūtas ļoti nelaimīgi par to, ka šodien viņi nav kungi. Un viņu vidū arī ļoti profesionāli militāras personas, kuriem roka nedreb, kā teikt. Es domāju gan, un es domāju, ka savā laikā atceroties to, kādēļ šī situācija tāda radusies. Tāpēc, ka šeit bija Baltijas kara apgabala štābs, te bija centrālā vieta Baltijas valstīs, te bija vislabāk, pēc viņiem daudz īpaši pēc mūsu nacionāla komunistu sagrāves, te viņiem bija vispatīkamākais režīms, nevajadzēja ne ar igauņiem, ne ar lietuviešiem, kā Lietuvā Igaunijā rēķināties tā būtiski. Jā, tieši tā, un joprojām ir apmēram 20,000 bijušo virsnieku ģimeņu Latvijā, kas ir nopietnas spēks. Gan jau viņiem visiem mājās ir ieroči, un viņi jau to brīvi var nopirkt. Ar atļauju. Arī tā var darīt, jā. Brīvi. Bet es ceru uz latviešu veselo saprātu. Katrā ziņā mēs varam daudz un dažādi spriest, bet es šeit nocitēšu, kas tad, teiksim, šobrīd tiek uzskatīts, ka pats galvenais, teiksim, ienaidnieks ir rietumu civilizācija, tās vērtības, kultūra, politiskā sistēma un ideoloģija. Protams, rietumu civilizācijā vērtībās ir arī ēnas puses, ir arī trūkumi, un ne visos jautājumos mēs esam labāk par citām civilizācijām, arī varam piekrist. Tā pašu banku sistēma, kas no vienas puses ir ar milzīgiem labumiem, ir arī ar ēnu pusēm. Tā kā pie tās sociālās nevienlīdzības, kas arī citur ir varbūt pasakaini pie mums arī, tā īsti nesadarās kopā ar to demokrātiju un visām tām cilvēku vērtībām, ko mēs sakam. Tā kā pretruna mums arī pietiek, bet
Bet es tikai gribētu teikt tā, kā tas viss izklausās jau pat zināmā mērā, pat varbūt Putina ideoloģija pievilcīga un tā tālāk, bet nav jau tā spēciņa, lai to realizētu. Krievija viena pati pret visu pasauli nevarēs pastāvēt. Nu, nevarēs. Un galu galā, ja, piemēram, vēl visiem lielajiem karotājiem ir bijuši visādi sabiedrotie, ieskaitot arī Hitleru Vāciju, tepat Eiropā bija daudz sabiedrotā, tad tagad vairs nav neviena. Krievija vairs nav neviena sabiedrotā, izņemot Ziemeļkoreju. Nu, protams, Ziemeļkoreja būs, bet es domāju par Ķīnu, bet Ķīna gan nebremzēs Krieviju. Viņa gan paies maliņā. Viņa nebremzēs. Maliņā. Jā. Jo viņai tāda doma ir tāda, tai Ķīnai, es domāju, ka viņa arī labprāt paskatītos, kad arī Krievijā notika kādas transformācijas. Bez šaubām. Jo viņai tā Sibīrijas puse tāda mīļa palikusi. Nu, nenoliedzami. Man paša pieredze man to ir rādījusi. Sibīrija tukša, ļoti auglīga, brīnišķīga zeme. Un Aristoteles teica, daba nemīl tukšu. Jā, un ķīnieši arī nē. Nu, tādas ir tās, teiksim, lamatas, kas ir, ka viena no tiem draugiem var vienā brīdī būt tev nedraugi. Un tas attiec ne tikai uz Latviju, bet arī uz Krieviju. Ja pat tad, ja viņi uzskata viņus par draugiem, tam līdzīgi, ja. Bet tagad pajautāšu tev varbūt par Sīriju šī gadījumā, un pēc tam pāriesim pēc citiem varbūt tādiem notikumiem, parunāsim par Eiroparlamentu vēlēšanām. Jo patreiz, pateicoties Ukrainas konfliktam, tas Sīrijas konflikts ir tā kā pierimis, un šis prezidents Asads gūst tā kā tādu lielāku panākumu sēriju, ik pa mirklim tāds neliels, bet panākums. Nu, es domāju, ka viņam tur ļoti ir Krievija palīdzējusi daudz dažādā veidā. Krievija vispirmām kārtām palīdzēja ar to, ka piespieda Asadu atteikties no ķīmiskiem ieročiem. Nu, vismaz formāli. Tā. Un līdz ar to amerikāņiem izsit ieročus no rokām. Un ņemot vērā amerikāņu nesenās neveiksmes, es tomēr viņu saucu par neveiksmēm, Irakā. Nu tad, jā. Ne, nu viņi jau notur to varu, bet viņiem jāiet prom, cik ko viņi izpūžu un visu mūžu turēs Afganistānā kaut kādu varu. Noteikti, ka nē. Un ņemot vērā visu to, ir pilnīgi skaidrs, ka viņi tur iesaistīties negribēja un nevar, un Krievi ļoti veiksmīgi nostrādāja. Es domāju, ka Sīrijā Asada pastāvēšana, respektīvi, ka viņš turpina pastāvēt un ir pie varas, tas ir lielā mērā Krievu panākums. Protams, ir cita lieta, mēs tūliņ varam sākt runāt par to, kas būtu noticis, ja Asads būtu nogāzts. Tad būtu viens drausmīgs slaktiņš Sīrijā, jo tur tās dažādās nemiernieku saucamās puses, tad, kad pazūd kopējais mērķis gāzt Asadu. Vai viņš ir kaut kur drusku tālāk Sānis? Nu, kad Asada karaspēks ir drusku tālāk Sānis, bet blakus ir šitie. Jā. Kam? Nu, citi kaut kādi, jā. Jā. Nu, es domāju, ka tur Krievija vinnēs. Sīrijā. Nē, nu tas būtu pat dabiski. No mana viedokļa, es domāju, arī Jūras tam piekrīt, ne? Jā, Jūras ar mums mājā galvas, varēs viņš neizsakās, bet principā viņš ar domā. Jo tur jau no paša sākuma tas bija tāds tomēr ideoloģiski uzstādīts kritērijs, ka sāksim likvidēt visus arābu autoritāros režīmus pēc kārtas un Izraela varēs pasūtīt muziku, jā. Tas tā gluži nebija, un man jautājums ir arī par to, ko izteicies te Kārlis Šadusks, kas saka, ko jūs te Irānai tad tās sankcijas liekat virsū, varbūt, ka vajag atcelt un ņemt no viņas gāzi un ņemt no viņas naftu. Kā tu domā par to? Konkrēti par ko tu runā? Par Irānu. Jā, ka viņas varētu tās sankcijas atcelt. Viņš saka, tur tā spēle jau ir, protams, no Irāna grib tos kodolieročus, bet, ja mēs uzmanīgi paskatāmies, tā ka viņus var saprast, pasties, kas Ukrainai, ja būtu kodolieroči palikuši, lai cik viņi tur būtu veci, viņi vēl aizvien būtu derīgi, jā. Tā ka neviens viņiem Krimu neatņemtu. Jā, bet Ukraina, ja mēs atgriežamies šī gadījumā pie Ukrainas, tad es varētu teikt, ka Ukrainā vēl ir viena
Ukrainas konfliktam ir konsekvences tādā ziņā, ka šis memorands nav realizēts. Viņš ir jau tagad zaudējis savu spēku. Līdz ar to arī, piemēram, Irānai. Kāpēc, lai Irāņi tagad piekrist kaut kādām garantijām? Nekādām. Rakstiskām garantijām. Viņiem jau ir pieredze, nekas destabilizēja absolūtu situāciju iepriekš uzcelto. Es domāju, ka tas ir pats svarīgākais, un tad mums vēsties pēc Irāna, es domāju, es nezinu, varbūt, Izraēlas interesēs tas ir, bet es ļoti apšaubu, ka viņi mēģinātu uzmest Izraēlē kaut kādu atombumbu. Teorētiski varbūt, kad ebrejiem vai žīdiem, sauciet viņus kā gribat, tas liekas ļoti bīstami, ja. Protams, bet es domāju, ka Izraēlai pašai ir atomieroči. Es no tā varu piebilst tikai kaut ko no savas pieredzes. Es Ankarā, būdams stipri daudz un diezgan ilgus laikus, viesnīcā sastapos ar irāņu studentiem. Vairākas reizes ļoti gaiši cilvēki, un es varētu teikt patrioti, jā. Persieši, runājot. Jā. Viņi bija ļoti gaiši cilvēki. Un viņi arī daudz stāstīja par Irānu un par to, kā tas viss tur ir un kā tas notiek. Es domāju, ka Irānā varbūt pats nepatīkamākais ir nevis viņu centieni pēc atomieročiem, bet gan tas, ka tā ir reliģiska valsts, islāma valsts, un viņiem līdz ar to ir pavisam citāda izpratne par varu un par to, kas ir cilvēks šīs varas priekšā. Tas galīgi nav pa ceļam ar demokrātiskiem uzskatiem. Man jau visvairāk šokē tas, ka mums ārkārtīgi grūti ir, kā demokrātiskas valsts pārstāvjiem nepārtraukt apzināties un nodrošināt it kā kaut kādas, teiksim, brīvības, tā skaitā reliģiskās, kas ir demokrātiskas iedos, bet bieži vien pat pārspīlēts. Es, piemēram, smējos par tiem kolēģiem, kas, piemēram, ir atteikušies apsveikt Ziemassvētkos citus savus kolēģus citās valstīs, jo tas var aizkārt kāda ir jūtas, ja viņš tomēr nav kristietis. Es domāju, te jau viņiem vajadzētu nepārtraukt domāt par ateistiem, bet viņi domā tikai par musulmaņiem. Bet musulmaņi jau pat atzīst Kristu, viņi tik nesaka, ka tas ir tas galvenais, kā saka, Dievs starpnieks, esot vēl galvenā, kā viņi saka, Viņiem pat tas ir integrēts savā veidā, viņi nesaka, labi, tur Kristus viņiem varētu būt eņģelīts pēc hierarhijas, jā. Dievs ir kaut kas vairāk. Man kā savā laikā diplomātam ir nācies ļoti tieši to jautājumu saskarties. Man, piemēram, ir bijis tādas situācijas, kuras es gribēju gāzt, piedošana, riktīgi pa ģīmi cilvēkam, kurš ienāk vēstniecībā, un uzskat, ka viņš nevar manai sievai pasniegt roku, jo, redziet, viņam to nepieļauj viņa ticību. Tas ir ļoti pazemojoši, bet ar to jāsamierinās, tā, jā. Un otra lieta - apsveikumi. Apsveikumi jāsūta. Sūtam gadumijā, Ziemassvētkos. Jā, no diplomātiskiem dienestiem tas, protams, jā, viņiem visu laiku jādomā par reakciju, jā. Jā, es atceros, ka man bija savā laikā, es aizdevos Somijā un apstaigāju, protams, vēstniecības, lai iepazītos ar vēstniekiem un tā tālāk. Un Irānas vēstnieks, man 2 universitāšu doktors, sāka man lasīt lekciju par to, kā mēs esam zaudējuši visu, ko mums nekā nav, un redziet, viņiem tikai ir vērtības, ģimenes vērtības, un es vien brīdi klausījos, un tad es teicu tā, vēstniekungs, man pietiek, jūs savā valstī varat darīt, ko jūs gribat. Es nāku no valsts, kur sieviete ir vienlīdzīga ar vīrieti. Mēs šeit arī dzīvojam valstī, tagad esam kopā ar jums. Un es to vairāk klausīties nevaru. Paldies, uz redzēšanos. Pēc tam visus tos gadus, kad es ar viņu satikos, es redzēju acīs, ka viņš atceras to mūsu konfliktu. Jo tas bija zināmā mērā konflikts. Lūk, es domāju, ka tā tas ir ar islāmiešiem. Viņiem ir pavisam cita dzīves
uztvere. Nē, tas ir vēl viens tāds spēks, ar kuru, teiksim, atsevišķos gadījumos sadurās. Nu, Reku, es vēl gribēju tev vienu par to pēdējo ziņu, kas šodien parādījās jau 15.37, ka Nikolājeva aiztērēti teroristi, kas gatavojuši sprādzienus 9. maijā. Ukrainas drošības dienests Nikolājevā uz dienvidos aizturējis pro-krieviskas organizācijas līderis, kas 9. maija ceremonija laikā gatavojuši sprādzienus. Aizturētās personas pro-krieviskās radikālās organizācijas Nikolājevas pretošanās līderi plānojuši sarīkot 9. maijā laikā, kad veterāni noliktu ziedus pie nezināmā kareivja kapa un Oļšanska desanta varoņa slavas memoriālā. Nu, redziet, tas ir kaut kas līdzīgs tiem Odesas, teiksim, ja, notikumiem, kur arī bija gan no Piedņestras atbraukuši, gan no citurienes bija atbraukuši, un daudz citu valstu pilsoņi rīko nekārtības. Attiecīgi tur es jau nesaku, ka pie labas organizācijas un ilgas sagatavošanās varētu noteikt jebkuras valsts pilsoņus arī Ukrainas sameklēt šādām provokācijām. Bez šaubām. Bet tas parāda to mērogu, ka tieši vajag atkal kaut kādu tādu, nu, varētu teikt, aizvainošo. Viņi visu laiku grib parādīt, ka tie tur ir fašisti, redz kā fašisti, redz kā veterāni nāk 9. maijā nolikt ziedus, jā, nu, un tagad viņus paspridzina fašisti. Vai, nu, tas būtu degbojasījums, teiksim, informatīvajā karā. Droši vien tas ir arī viena asiņaina, varētu būt viena asiņaina lapus informatīvajā karā. Un vēl, ja viņi tā labi pastrādā, tad īstenībā viņi atrast kādu pustraku, teiksim, vai, teiksim, pustraku visdrīzākais, jo traki jau nevarētu novadīt pustraku kaut kādu ukraiņu nacionālistu, un kuram to iedvestu, to ideju lēnām. Tas ir jādara, ja, jo tās metodas jau var būt arī dažādas, nav obligāti jābūt pašu diversantam, kas to izdara, tas var būt arī kāds iedvesmots, ja, citādu, teiksim, radikālu viedokļu pārstāvis, kurš pēc tam tiek izmantots vienkārši kā nāvinieks, un nu, tas jau nekas, kas ar viņu notiek, viņš jau pats to darīs. Nu, šīs viss mūsu sarunas tajā virzienā, viņi tikai rāda to, cik situācija ir strauji izmainījusies, kļuvusi nedroša un nedroša ikvienam no mums. Tieši tā. Lai nu mums pats patīk vai nepatīk. Es domāju, ka, piemēram, arī Latvijā mēs vairs īsti droši nevaram justies. Diemžēl vairs ne. Kādu brīdi atpakaļ šķita, ka viss ir kārtībā, bet tagad vairs ne. Jo, nu, var notikt viss kas. Te mēs esam, tu jau to pieminēji, te par to, ka te pats skan lozungu, Latvija vienmēr pamattauta ir bijis Krievu tauta, mēs esam vienmēr te dzīvojuši, te ir mūsu zeme un tā tālāk. Nu, tās ir tādas muļķības, bet viņš šodien tiek pasludināts, un viņas aiziet presē, un viņas aiziet internetā, un viņas aiziet arī televīzijā, un Dievs zina kur. Mēs zinām, 7% Krievu cilvēku bija pirmskara Latvijā, nu, teiksim, minoritāte. Ja? Varētu teikt, blakus pamattautai minoritāte, jā, objektīvi, pēc visām starptautiskām tiesības normām par pārējiem citu situāciju. Klau, ja kas attiec uz pirmskara Krieviem, jā, tad es to visu... Vecicībnieki ir tīpaši, jā. Nu, vecicībnieki tā ir Latgala, es esmu arī vecicībnieku ciematos bijis Latgalē, bet kas attiec uz Krieviem pirmskara Latvijā, tad Rīga bija viens no Krievu kultūras ievērojumiem centriem visā Eiropā, jo te tiek sabraukt ļoti daudz no Krievijas inteliģenta mākslinieki, te bija Krievu rakstnieki, te bija Krievu teātri, te bija Krievu avīzi, nezinu kas. To visu nolikvidēja mūsu okupācijas varas, gan padomju, gan vācu. Nu, bet jāsaka arī, ka Pirmā pasaules karā jau tuvojoties gan tika rūpniecības, gan arī citas iestādes un arī inteliģents vismaz daļa aizplūda, jo ne zem Vilhelma ķeizara, teiksim, karavīra Zābaka arī negribēja daudz dzīvot, vai ne? Nē. Un tas arī tomēr jāsaka. Diezgan ievērojami, teiksim, bija šī rūpniecības demontāža Rīgā. Jā. Un ar visiem strādniekiem viņi sveda prom. Es atceros savā bērnībā, es gāju uz tramvaju Sarkandaugumā, tā saucamās Provodņika fabrikas drupas tur vēl rēgojās. Tās bija, no, aizvests, viss iekārt bija aizvests uz Krieviju prom, un tā viņi tur stāvēja. Vēlāk tur iekārtoja rūpnīcu, bet, nu, tas tā. Par tā ir cits saruna.
Es domāju, ka mēs esam pienākuši zināmā, tā priekš sevis to saku, vērtību pārvērtēšanas laikmatā, kurš katru, kas šeit dzīvo, piespiedīs domāt un izlemt. Es domāju, ka izlemt to, vai viņš ir gatavs aizstāvēt savu zemi vai ne. Es no savas puses teikšu tā, ka to, ko tu jau vairākas reizes te ļoti nopietni pabrīdināji, mēs varam teikt, ka tevī briesmās, jā, zeme nedeg. Jā. Bet tas var notikt. Un mēs nevaram zināt, no kuras puses pat, un kurš var būt pat, kāds atkal varens latviešu nacionālists varētu būt iedvesmots no pavisam citas politiska orientācijas spēka. Arī tas, jā. Es negribu teikt, ka tikai diversanti, ka tikai, teiksim, tur tādi un tādi, ja, kas domā tā un tā, te jau var būt ļoti smalka spēle. Hitleram arī vajadzēja komunisti, kas aizdedzina Reichstāgu. Jā, Hitleram vajadzēja. Viņš tādu dabūja. Jā, protams. Un, ja mēs tās, Dimitrov, ja, un ja mēs tā uzmanīgi paskatāmies un sakām, kad tiek kopēta, teiksim, tā Hitlera politika, tad vajag šeit Latvijā noteikti vajag latviešu nacionālisti, kas to izdara. Jā. Obligāti. Ja. Bet es domāju, ka lai klausītājiem varbūt nepaliktu arī pārāk drūmi un smagi, viss šīs lietas ir ļoti liekams vērā. Bet tomēr ir jāskatās, ārā ir pavasars. Un daudz, kas ir Dieva un mūsu paša ziņā, no mūsu attieksmes, no mūsu nostājas, no mūsu darbiem, arī ir kaut kas atkarīgs. Un jo vairāk mēs sāksim baidīties, kļūsim neitrāli, it kā pret savu valsti, pret savu tautas pamatinteresēm, jo drīzāk varēs kāds risināt savus plānus par tādas vai citādas impērijas restaurāciju bijušajās robežās. Nu, tā es teiktu. Tieši tā. Tā kā paldies, godājumie radioklausītāji, un, protams, mēs atzīmējam šodien, kad mēs daudz runājam par fašismu uzvarēšanu. Šodien visa Eiropa šo fašismu uzvaru par fašismu arī atzīmē, un atcerēsimies, ka tiešām, ka ne ar Hitleru, ne ar Staļinu latviešiem nav bijis pa ceļam, lai arī mēs esam ierauti viņu divkaujā. Nu, tajā noslēguma fāzē tā bija divkauja, bet tu jau pareizi teici, karš sākās nevis 41. gadā, bet 39. un pat vēl agrāk, kā mēs zinām, ar Sudetiem, ar Austriju, jā, un vēlāk jau Poliju. Tā kā mēģināsim tās vēstures mācības ņemt vērā un teiksim tā, kā teica Jānis Udrabiņš, piemin Latviju, un tad jau kaut kas labs būs mums visapkārt Latvijā. Paldies! Tad Valds Krastiņš šodien mums ēterā bija Juris Lapinsks un es Egils Baldzēts.